Nu, labvakar, meitenes. Kuras nu man ir atnākušas. Paldies, ka atnākat un atbalstat. Šodien runāsim par glukānu. Vispirms, ja, par mūsu pašu glukānu un vispār, kas ir glukāns un kas ir glikāns. Tas pats jau vien ir. Un mums it sevišķi ir glikāns ar D vitamīnu, ar glukozi. Un kas tad ir beta-glikāns vispār? Beta-glikāns ir ogļhidrātu molekulas, kas dabīgi sastopamas sēņu, raugu un noteiktu baktēriju šūnu un tādu graudaugu kā auzas un miežu šūnu sienās. No tā arī ir mūsu glukāns izveidots. Kam ir skaņa? Lūdzu, izslēdzam, kam ir skaņas, nospiežam mikrofoniņu. Paldies! Tā, un mūsu arī glukāns ir izveidots no graudaugiem, no šīm te molekulām, jā, un struktūrā ir ļoti daudz D-glikozes molekulu, kas ir savienotas ar beta-glikozīnu. Šādās saitēs kopā ir arī D-glikozīdu ķēdes, kas ir savienotas ar 1, līdz 4 vai 6 beta-glukozīnu santīniem. Tās ir tādas šūnas, vienkārši runājot, kas ir izvilktas no graudaugiem, no graudaugu sieniņām, no parastajām ķaumaliņām, nevis no paša grauda, bet no tām miziņām, ja, kas mums ir. Mūsu ir tiešām no graudaugiem. Ir ļoti bioloģiski aktīvai vielai, ko izveido, ir ļoti pozitīva ietekme uz cilvēka veselību. Ir imūnmodulējoši un ražo imūnoglobulīnu, pārklāj un aizsargā ķermeņa gļotādas elpceļus, deguna atveres, zarnas, maksti, urīnas kanālu, norēž infekcijas procesus brūcēs. Vārdu sakot, vienkārši runājot, kad šī te viela ir tā, kas normalizē mūsu gļotādas, kuras mēs nevaram kontrolēt. Ja, tāpat kā, piemēram, elpceļus, ja jeb deguna atverēs, mums ir gļotāda, kura ir jāmitrina, un ja tur ir pamaz mūsu organismā šī te glukonāta, tad glukīna, ja, tad viņš paliek sauss. Ja. Tāpat kā zarnās ir jābūt, zarnu sieniņām ir miklām jābūt, tāpat arī makstī mums jābūt, ir noteiktā daudzumā mitrums, jā, lai mūsu funkcijas visas darbotos un strādātu. Jā, tāpat kā brūcēs, lai ātrāk sadzīst, mums ir jābūt šīm te noteiktā sieniņa, ādas sieniņā ir jābūt šīm te gļotādām, jā, tādam mitrumam, jā, kas mums palīdz ātrāk sadziedēties, kas mums normalizēties visu organismā. Ja viņš ir par maz, tad viņu vajadzētu dzert klāt, ja, un tas arī normalizēs, starp citu, runājot par arī tieviešanas procesu, tā kā mēs jau runājam par to, tad šis te ir produkts, kas normalizēs zarnu darbību, normalizēs šo te zarnu gļotādu, ja, lai viņš visu laiku uztur šo te mitrumu. Tātad ļoti labs ir pret diabēta īpašības, ja, ka tātad diabētiķiem, kuri cukuru diabētam, ja, kurš normalizē cukuru līmeni, ja, holesterīna līmeni asinīs, aizsargā organismu no patogēniem vīrusiem, infekcijām, parazītiem, stimulējot mikrofloras iznīcina sēnītes. Tātad atkal ir viens no tiem produktiem, kas normalizē šo te vīrusus mūsu procesus organismā. Arī pie parazītiem, ja mums ir daudz parazītu, ja ir par maz šīs te gļotādas, ja ir par maz šī te mitruma, tad rodās tām sēnītēm ir, kur dzīvoties. Ja viņš ir par daudz vai par maz, ir jābūt, ka vienmēr visam jābūt ir normā. Tad glikonāts mums palīdzēs normalizēt, ja, šo te lipīdu organismā.
un asinīs it sevišķi, ja, tad asins šūnu sieniņām viņām būs vienmēr normāls sastāvs, nebūs sausas, nebūs trauslas, ja, arī, ja viņam ir jābūt normalizētājam organismā, ja. Tāpēc arī, piemēram, saka to, ka vajadzīgs ēst miežus, auzas, ja, auzu putra vajadzīgs, ja, ir vajadzīgs sēnes ēst. Sevišķi no sēnēm ir ļoti, ļoti labs micēlijas šī te, kas normalizē zarnu darbību un ādas struktūru, ja, sēņu micēlijas, ja, tātad no sevišķi austeres sēnes, ja, kuras, nu, pie mums ļoti maz aug, bet ir, kas audzē un zinām, ka mēs varam iegādāties, ja, tad šīs te, un tāpat arī raugu. Raugu arī pašu vajadzētu lietot, ne tikai kā maizē, kā bulciņās, bet arī raugu var pievienot kaut kur kādam kokteilim, jebkojam šīs te raugu šūniņas ir tās, kurās ir iekšā šīs te glikīns, kurš normalizē šo te gļotādu organismā, šīs te gļotas, kuras mums ir vajadzīgas, ja. Ļoti ietekmē kolagēnu un elastīnu biosintēzi brūču dzīšanā, kā jau es teicu. Mitrina ļoti labi ādu, novērš ultravioletā starojuma negatīvo ietekmi uz ādu, nomāt ķīmijterapijas un zāļu negatīvo ietekmi, stresu, pārmērīgu un fizisko slodzi uz imūnu sistēmu. Tātad arī šis te ir tas, kurš liek klāt, un mūsu produktiem ir pielikts klāt, šīs te šūniņas ir pielikts klāt mūsu kosmētikai, ja, pie kolagēna, ja, pie losjoniem, ja, kas mitrina ādu gan no ārpuses, gan arī mēs varam papildīt sevišķi savus sādus, tad arī dzerot klāt, mēs viņu palīdzēsim ātrāk no iekšpuses mēs mitrināt un sakārtot šo te ādas slāni. Arī dzerot iekšā, mēs viņu ne tikai smērējot virsū, bet arī dzerot iekšā, mēs arī aizsargājam pret saules starojumu. Un galvenais mūsu beta-glukāns ir izveidots no miežiem, un miežos ir ļoti daudz visādi vitamīni, tātad A, E, K, B1, B2, B3, B5, B6 un B9, ja. Tad ir kālijs, kalcijs, magnīs, fosfors, nātrijs, farš, dzels, mangāns, cinks un selēns. Ja organismā selēns ir par maz, tad ar šo produktu kopā mēs dzeram arī selēnu. Jā, bet tāpēc, kad selēns ir vajadzīgs, viņš tur atrodas, bet ja viņš organismā ir par maz, tad beta-glukānam viņam būs grūtāk uzsūkties, jo selēns ir tas un cinks ir tas, kurš palīdz uzsūkties glukānam. Ja? Ļoti daudz ir obaltumvielas, tātad 11%, tauki ir 8%, ogļhidrāti 77%. Tātad iedomājieties, kāds ogļhidrātu produkts ir mieži. Tātad ir jāēd mieži. Jā, arī ēdot, bet mēs varam arī lietot tie, kas nepanes maizi vai negrib maizi vai mazāk pie tīvēšanas procesiem, mēs viņu arī lietosim mazāk. Tātad beta-glukāns būs tas, kas aizvieto mūsu ogļhidrātus un šķiedrvielas. Tā, nu, un tieši mūsu beta-glukāns ir bagāts ar šķiedrvielām, satur ūdenī šķīstošas un ūdenī nešķīstošas šķiedras. Jā, tad no šiem te miežiem arī miežu glikāns ir tas, kurš ļoti labi šķīst ūdenī. Tad ļoti labi mūs uzsūcās atkal organismā, šūnā, jā, viss, kas mūs šķīst ūdenī. Kā jau zinat, mūsu produkti ir visi izveidot, nu, paņemt tas produkti, tie augi un dārzeņi un viss, kas mums būs un ir, jā, tie visi, kas ļoti labi šķīst ūdenī, lai ātrāk uzsūktos mūsu organismā. Ūdenī šķīstošās šķiedras iegūst gēla konsistenci ar ūdeni un palielina šķidrumu uzsūkšanās ātrumu, ļaujot zarnām vieglāk sagramot pārtiku. Bet dehidrācijas, bet glikāns ir viena no ūdens visvairāk šķīstošākām šķiedrām. Tātad palīdzot ātrāk uzsūkties un ātrāk sašķelt barību mūsu organismā, ja?
uzsūkšanās palīdz ātrāk uzsūkties, jo glikāns ir tas, kurš mums palīdzēs, kā es teicu, pie zarnām, jā, tātad zarnu gļotādām, lai viņš ātrāk uzsūcās, lai mums visas vielas ātrāk ieiet organismā, jā, tad būs tas, kurš palīdz. It sevišķi tiem, kuriem ir problēmas, vai nu ar kuņģi, vai ar zarnām, vai lai vispār uzsūktos mikrovielas, ir kādu laiku, ir jāpadzer tomēr beta-glukāns, kurš palīdzēs un sakārtos mūsu šīs te gļotas, vēlreiz saku, jā, kuras mums ir vajadzīgs normalizēt organismā, lai visi procesi notiktu. Ar ūdenī šķīstošu šķidrvielas saturu tās neļauj kuņģim nekavējoties iztukšoties un aizkavēt cukuru vienību sadalīšanos tievajās zarnās. Tādā veidā tas nodrošina cukuru līmeni asinīs, stabilizāciju vēnās. Ja, tātad viņš normalizē cukuru līmeni, viņš neatļauj tik ātri sašķelt, ja mums, piemēram, ir kuņģī paaugstināta skābe, ja, tad viņš ļoti, ļoti ātri sašķeļ mūsu barību, ja, un cukurs mūsu asinīs ātri, tātad hemoglobīnu ļoti ātri ceļ uz augšu, ja ir šāda te vaina. Bet, ja ir normāls, tad viņš tā pamazām darīs. Bet glikāns ir tas, kurš vēl normalizēs, un līdz ar to, ja sevišķi cukuru diabētiķiem, viņiem neļaus šim cukuram tik ātri celties uz augšu, bet tieši otrādi viņš normalizēs un palīdzēs, lai nav tā cukura lēkāšana, sevišķi tiem, kam ļoti augsts lēkā šurpu turpu, ja, tad glukanāts mūsu ir tas, kurš varētu būt, ja, kurš palīdzēs normalizēt šo cukuru līmeni. Pētījumā cilvēki, kuri patērēja 3 gramus beta-glikāna dienā, novēroja slikta holesterīna līmeņa pazemināšanos. Tā kā zināt, ka mums ir 2, ja, ir labais holesterīns un sliktais holesterīns. Tad beta-glikāns ir tas, kurš palīdz normalizēt sliktā holesterīna līmeni. Ja, viņš pazemina pa 15%, ir bijis tādi rezultāti 8 nedēļu laikā. Tātad 2 mēnešus lietojuši, ja, kā jau zināt, vismaz ir 3, tas ir mazākais, kad jālieto, ja, tas ir mūsu organisma tāda sistēma mums strādā, ja, lai visi orgāni mums sabalansētos, ir vismaz vajadzīgi 2-3 mēneši. Tātad, un vēl beta-glikāns ir arī bagāts ļoti ar antioksidantiem, palīdz novērst infekcijas un hroniskas slimības, noņemot brīvos radikāļus. Tātad, tas nozīmē to, ka beta-glikāns tad, kad viņš sakārto un normalizē šīs te gļotas, ja, šie procesi atjaunojas, sāk ar laiku atjaunoties. Un tad šīs te infekcijas mums vienkārši mazāk nepielīp, tāpat kā mūsu proteksā, ja, ir arī vielas, kas mums palīdz tik ātri infekcijām nepielīp mūsu organismā, tā arī beta-glukāns ir tas, kurš mums palīdzēs šos te tās sevišķi pie kroniskām slimībām, ja, viņš neatļaus tik ātri, piemēram, pie gada laika maiņām, it sevišķi, ja, celties augšā lejā, vai tad, kad mums ir lēkmes vai nu kaut kas tāds, ja, tad arī beta-glukānu var izmantot, lai viņš tik ātri tur tos procesus neceļ augšā lejā. Tad ir 4 pētījumi tika pierādīti, ka 2,5 līdz 3,5 gramu beta-glikānu ikdienas lietošana uzlaboja cukuru līmeni asinīs, dodot rezultātu 3 līdz 8 nedēļu laikā. Tad atkal ir 2 mēneši dots, ja, pa 2,5 un 3,5 gramiem, ja, un, kā jau es teicu, uzlabo, normalizē, jo viņš neatļauj šim te cukuram lēkāt, ja, jo gramošana lēnāk notiek, ja. Līdz ar to arī šis holesterīns, sevišķi cukuru diabētiķiem, holesterīns, viņš tik ātri necelsies. Un tāpēc uz tā pamata viņš pazemina un ir ar laiku krītās, ja. Tātad cukuru diabētiķiem tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs produkts. Īsās ķēdes taukskābes ir labvēlīgas arī zarnām. Tātad šīs te taukskābes, kuras ir miežos vai auzās vai sēnēs, kā saka, ja, tur visur ir glikāni.
klāt. Tas ir ļoti labi, kā jau es teicu, zarnu darbībai un zarnu gļotādai. Tas līdzsvaro hormonu līdzsvaru, vielu sintēzi un kontrolē bada hormonu. Tātad, kā jau zinat, kad ir paaugstināts bada hormons, tad, kad mums ir svars par daudz, mums ir automātiski šīs te hormons mums paceļās uz augšu un pie stresa un pie negatīvām izjūtām vai kādām problēmām vai kā mums automātiski šis te bada hormons mums paceļās uz augšu. Tad, kad mums ir normalizēts vismaz tik, kā jau pagājušajā mēs runājām, ja, cik ir svaram apmēram vidēji jābūt katram, tad šis te bada hormons, viņš tik ātri nelēkā. Ar beta-glukānu var viņu pazemināt šo te hormonu, vienkārši noslāpēt ēšanas gribēšanu, un tad mēs mazāk gribam ēst. Ja, tas palīdz zaudēt līdz ar to svaru un kontrolēt svaru. Ja, jo mēs sevišķi vakarā, tā kā mēs esam runājuši, tad vakarā īpaši to vajag darīt. Ja? Lai gan tā arī ir pretvēža iedarbība, iesaist uzmanību ļoti, tas palīdz samazināt labvēlīgo cistu veidošanos un samazina blakus iedarbības pēc ķīmijas terapijas. Ja? It sevišķi tiem, kuriem ir saistībā ar zarnām, ar kuņģi, ar asinsvadiem, aizkuņdziedzeri, tām problēmām ir sevišķi tiem, bet arī ne tikai. Arī vīriešiem prostatu, ja, un tiem arī ir šis te palīdzība ar šo te produktu. Tātad, kādas tad ir priekšrocības, par ko mēs runājām? Tātad ir atbalsta ļoti labi imūnsistēmu, jo normalizē šo te glikozīdus, normalizē organismā, un mēs uzsūkšanās spēja mums paliek iespaidīgāk, ātrāk uzsūcās organismā visu, ko mēs uzņemam savā organismā. Aizsargā ļoti labi sirds veselību, jo glukāns ir tas, kurš palīdz normalizēt asinsvadu sieniņus un šūnas sieniņus. Ja? Nodrošina pozitīvu, efektīvu vēža ārstēšanā. Tas arī ir kompleksā, protams, kā mēs esam vienmēr runājuši, ka mums jābūt ir kompleksā, bet arī, ja nav, tad profilaktiski šo te lietojot mums, viņš palīdzēs sevišķi pēc ķīmijas terapijas dos, lai organisms ātrāk uzlabotos un normalizētos mūsu organisms, ja, pēc ķīmijas terapijas. Normalizē cukuru līmeni, uztur asinīs palīdz, ja, viņam tātad sevišķi tie, kas lieto tabletes, ja, kuriem nav augsti, jeb tiem, kuriem lēkā šie cukuru līmeņi, ja, tad beta-glukāns būs tas, kurš palīdzēs, ja, normalizēt un neļaus lēkāt gan asinsspiedienam, gan šīm te holesterīnam, ja, asinīs, tad palīdz arī viņu, tā kā piebremzē, ja. Un ļoti, ļoti tiešām ir aizsargā pret ādas veselībai. Tad mitrina gan no iekšienes, gan ārienes, gan viņu uzlabo, gan mums paliek elastīgāka āda, gan aizsardzība no ārējās vides, jā, tas nekas, ka mēs viņu dzeram iekšā, jā, bet no iekšienes šūnas mūs aizsargā. Jo, kā zinat, caur ādu mums viss uzsūcās, sauli mēs dabūnam, visādu skaitīgas vielas mēs dabūnam, vējā mēs ejam, ja viss mūs aizsargājas, bet no iekšpuses mēs varam šīs te mūsu ādas šūnas aizsargāt ar beta-glukānu. Tā, tas bija pašās beigās, es vēl pastāstīšu sīkāk tur, kā viņu lietot un kā ar viņu tur kopā darboties. Tālāk mēs runājam par C vitamīnu. Kā zinat, mums ir ļoti spēcīgs C vitamīnu komplekss, jā, ļoti ir sakopots vairākas vielas kopā, tātad viņš satur apelsīnu un mežrozīšu augļus, jā. Atkal ir sabalansēts, protams, ja, un C vitamīns palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, intensitātes fiziskās slodzes laikā un pēc tās. C vitamīns normālai asinsvadu darbībai. Kā jau zināt, arī C vitamīns ir visu cauru gadu mums ir vajadzīgs no normalizācijai gan šīm te gļotām šodien runājot,
Ja viņš ir pa maz, bet glikāns viņš nevar uzsūkties. C vitamīns ir vajadzīgs un selēns ir vajadzīgs tad, lai viņš uzsūktos mūsu organismā. Ja ir C vitamīns par maz, viņš ļoti grūti uzsūcās. Tātad C vitamīns veicina nepieciešamo normālu kolagēnu veidošanos, kā jau mēs zinām, pie mūsu kolagēniem visur ir klāt. D vitamīns mums ir visur klāt. C vitamīns ir nepieciešams normālai kaulu darbībai. Arī C vitamīns ir vajadzīgs tāpat kā beta-glikāns arī palīdz mūsu gļotādām skrimšļos, mūsu locītavām, kaulu struktūrai veidošanos, tātad kaulu šūnu veidošanās, ja, ir vajadzīgs, tas ir sevišķi maziem bērniem un ne tikai, un veciem cilvēkiem ir sevišķi, ja. Normalizē kolagēnu. C vitamīns veicina normālu kolagēnu veidošanos, kas nepieciešams normālai skrimšu darbībai. Tā kā jau es arī teicu, jo šīm te skrimšlim ir vajadzīgs šī te C vitamīna, kā es teiktu, skābe, ja, kura kopā ar glikonu, kopā ar kolagēnu, kopā ar saistaudiem, kopā ar visām vielām, kas ir vajadzīgs šim skrimslim, un šīm te tam locītavās, kā es vienkārši saku, tajā šķidrumiņā, ja, kas mums tā eļošanai vajadzīgs arī C vitamīns. Ja viņa ir tur par maz, paliekam un ātrāk, kā es saku, izžūstam. Ja? Tātad C vitamīns ir visu cauru gadu. Gan ēdot, gan dzerot, jo kā jau mēs esam runājuši, kad ēdot mēs viņu nevaram apēst, mums ir jāpēd tik daudz C vitamīns, pieņemsim citronu, mēs dzeram, ēdam visur kur, bet viņš tik neuzsūksies, tik daudz, cik mums šūnām ir vajadzīgs, ja? Tāpēc ir jādzer arī papildus. C vitamīns veicina normālu kolagēnu veidošanai un smaganu darbībai. Tātad, ja mums asiņo smaganus, ja problēmas ar smaganām, ja, tad arī var teikt, ka tas arī C vitamīns arī pietrūkst un viņu vajag papildus dzert. C vitamīns veicina normālu kolagēnu veidošanai, normālai ādas darbībai. Kā jau esat dzirdējuši, ja mums arī ir ar C vitamīnu kolagēns, ja mums ir pastiprināts, tātad viņš ir vajadzīgs it sevišķi sausai ādai, ja, un normalizēt šo te lipīdu, ādai lipīdu konsistenci, kas ir vajadzīgi, lai viņu normalizētu ādu pašu. C vitamīns ir nepieciešams normālai zobu darbībai, normālai kolagēnu veidošanos zobos, jo šis zobu apvalks, kas mums ir, ja, zobiem apkārt, tas arī ir ļoti svarīgs no tā, cik daudz mums ir C vitamīns, un viņš palīdz normalizēt šo te sastāvu, ja, jo arī ar zobiem mums ir tas, kad viņus vajag saglabāt, cik vien vairāk, vienalga kādi viņi ir, bet mēs viņus saglabājam, jo tās ir mūsu enerģijas, kuras ir ļoti saistītas arī ar visiem mūsu orgāniem. Ja? Katram zobam pretī ir mūsu orgāns. Ja mēs viņu izraujam, mēs paņemam nost enerģijas funkciju, vienu no enerģijas funkcijām, kas darbojās mūsu enerģijās, mūsu orgānu sistēmās. Ja? Par zobiem atsevišķi mēs varam, kaut kad mēs runāsim. Tad redzēsiet. Tātad, un viņus vajadzētu tomēr kaut kā, nu vismaz saglabāt. Nevis raut visus pa tukšo ārā un tad liekam iekšā. Funkcijas nestrādā ar liekiem zobiem. Ja, bet katra funkcija, jo katra saknīte mums atbild par kādu enerģijas lauku, ja, kas mūsu organismā ir. Tātad C vitamīns atjauno E vitamīnu formulu, tātad ja ir C pa maz, E vitamīns mums būs automātiski neuzsūksies un neveidosies šis te balans. C atbild arī par dzels uzsūkšanos organismā. Tātad, ja ir C vitamīns par maz, dzels, mēs spirulīnu varam dzert, cik mēs gribam, kaut tur ir C vitamīns, ja, bet ja viņš ir par maz organismā, tad viņš arī mazāk uzsūksies. Viņš netik strauji, ne tā uzsūksies, ja viņš būs par maz.
Tātad, tad drusku man to pēc tam jūs to slaidu varēsiet izpētīt, kuros augļos ir visvairāk C vitamīns par daudzumu un kā ko vajag dzert un kā ko ēst. Tas ir papildus. Es izvilku te tādus dažus, kur mēs varam izmantot. Tātad, un papildus dot savam organismam arī ne tikai dzert mūsu kapsulās, ja? Tātad to mēs pēc tam pētīsiet, ja, un skatīsties, jo, pieņemsim, no paprikas ir sevišķi zaļajā paprikā daudz, nevis zeltainā un sarkanajā, ja, piemēram, zemenes ir ļoti daudz, ja, jāēd brokuļi, viss, kas ir zaļš, starp citu, ja, viss, kas zaļš, arī sarkanajā paprikā, bet tur ir mazāk. Ļoti daudz ir kivī, ja, un visvairāk govā, kuru mēs īpaši pie mums mēs tādu neēdam, ēdam, bet ļoti maz, bet mums ir upenes, ja, un upenēs ir visvairāk C vitamīnu. Tāds, kurš uzsūcās tādā sastāvā, kā mums ir mūsu organismā ir vajadzīgs, lai šie te visi C vitamīnu, šīs te funkcijas mums strādā. Ja? Tad ir klāt, protams, mežrozīšu augļi, kā jau es teicu, pie C vitamīna mūsu dārgā ir pielikt šis te mežrozīšu augļu ekstrakts, kurš ļoti mums palīdz un aizsargā un sabalansē šo te C vitamīnu, stiprinot imunitāti. Ja. Ļoti labi paceļ, tā jau C vitamīns paceļ enerģiju un vitalitāti. Mežrozīšu augļos ir noteikti konsistentas vielas, kuras sabalansē šo vitalitāti organismā. Cīnās pret novecošanu, kā jau zinām, agrāk ar mums deva ļoti daudz ēst. Mēs ēdām, dzērām, ko mēs mežrozīšu augļiem mūsu vecmāmiņas nedarīja, jā, un arī ēdām svaigus. Ja šobrīd ir kaut kā aizmirsušies, ir jau kas ēd, bet mums no šiem mežrozīšu augļiem ir izvilkts ekstrakts un pievienots mūsu C vitamīnu konsistencei, mūsu apelsīnam, ja, kopā ar apelsīnu. Tātad, un mežrozīšu augļi ļoti labi ir pie elpceļu slimībām, nodrošina un aizsardzību arī pret diabētu, tāpēc arī kopā ar glikānu ļoti efektīgi ietekmē pret iekaisumiem, jā, līdzsvaro arī holesterīna līmeni, tātad šis te abi divu komplekts varētu būt arī pret iekaisumiem, nedzerot antibiotikas, jā, bet varam šos te un pastiprināt ātru imunitāti, ja mums nav kāda cita, tas, kas mums daudz ir izvēles, tas ir atkal viens no izvēlēm, jā. Līdzsvaro holesterīna līmeni un samazināt saslimt ar vēzi, jo mežrozīšu auglī ir ferments, kurš aizkavē vēža šūnas, ja, kurš neļauj attīstīties vēža šūnām organismā. Un tas ir atkal viens no profilaktiskiem produktiem, kuru mēs varam sevi aizsargāt un uzturēt mūsu imunitāti. Un lai mūsu vēža šūnas tur stāv mierā un neattīstās, ja? Mums viņas ir un būs, bet lai viņas mums imunitāte būtu stipra un celtos augšā, ja? Tad mums ir, protams, apelsīns, no apelsīna. Un kāpēc no apelsīna C vitamīns ir izvilkts? Tāpēc, kad apelsīns ir tas, kurš ir sabalansējās ar mežrozīti, jo viņš nav tik spēcīgs. Nevis no citrona, nevis no kāda cita augļa, bet tieši no apelsīna un tieši no dzeltenā apelsīna, ja, tātad ir dažādi apelsīni, kurš ir sabalansēts, paceļot vienveidīgā formulā ar mežrozīti, lai varētu sabalansēties, ja, tāpēc ir viņš tieši izpētīts, kad viņš neļauj pacelt skābi kuņģī, ja. Ja mēs dzeram, piemēram, citronu sulu, kaut kur mēs liekam klāt, mēs šķaidām, viņš tieši kaut viņā ir ļoti daudz C vitamīnu, ja, bet, un viņš palīdz kā C vitamīnu barotājs, bet viņš
ļoti ātri paceļ skābu vidi kuņģī. Ja? Apelsīns ir tas, kurš nepaceļ šo te, un ar mežozītēm kopā pierādīts ir tas, kad viņš normalizē skābi, arī palīdz mūsu kuņģu darbībai. Tad skābe organismā mums sabalansējās. Ļoti labi strādā ar žulti. Apelsīns ir tas, kurš žultī neļauj sabiezēt, ja, un C vitamīns vispār, ja. Ļoti labs apelsīns, starp citu sulu vāju var arī tad, kad ir problēmas ar caureju, tad, kad ir problēmas ar vemšanu, ja, tad mēs varam dot cilvēkam tādu vieglu apelsīnas dzērienu, ja, kurš palīdz un normalizē šo te skābi kuņģi, lai nav šī te vemšana, pieņemsim. Ja, tas ir viens no tādām, kur mēs varam palīdzēt sev. Ļoti labi apelsīns noņem spazmas, gan kuņģī, gan zarnās, gan aizkuņģa dziedzerī, un vispār spazmas kā tādas, ko kaut kur iekšā vai sāpes kādas, piemēram, uzpūšās vēders vai graizē vēders, ja, tad apelsīns arī būs tas, vai mūsu C vitamīns, ja, ir tas, kurš mēs varam iedzert, vai viņš kā nosūkāt viņu tā, ja, lai viņš lēnām to dara, un pāriet, un mēs varam saglābt savus problēmas. Tad ir, protams, arī diabētiķim ir šis te dzeltenais apelsīns ir tas, kurš diabētiķim nepaceļ šo te holesterīnu, neceļ uz augšu tik ātri. Ja, tad ir apetītes īpašībām, apetītē viņš it kā mums gribās vairāk ēst, bet tai pašā laikā viņš sabalansē šo te skābo vidi, un mūsu pārtika arī palīdz ātrāk mums sašķelties. Ja, un dzēš siltumu kuņģī un aknās, tātad ir jābūt, tur nedrīkst būt paaugstināti, kā mēs esam runājuši par kuņģi, jo kādreiz mēs runājām, un aknās arī mēs esam runājuši, nedrīkst būt paaugstināta tas tonus augšā, nedrīkst būt paaugstinātai temperatūrai, tad apelsīns ir tas, kurš normalizē šo te temperatūru kuņģī un zarnās un aknās ir sevišķi. Tāpēc arī aknās viņš neļaus tie, kas daudz ēd apelsīnus, starp citu, viņiem aknas neaptaukojas. Novērš žults un tātad izraisītās un galvas sāpes, ja? Tātad žulti apelsīns, viņš atkal ir tas, kurš tāpat kā mežozīte mums palīdz normalizēt žults biezumu, ja? Sevišķi C vitamīns, mūsu C vitamīnu vajadzētu tiem, kam ir izoperēti žults pūšļi, ja, lai viņš normalizētu to skābi un neļauj tik ātri sabiezēt, ja, un attīra mūsu sirds asinsvadus. Ļoti, ļoti tā labā mērā. Tātad par C vitamīnu lietošanu, tātad lietojam, tad mums vajag, vai mēs lietojam 2 reizes dienā. Ēdam, mēs viņu lietojam noteikti pēc ēšanas, nekādā gadījumā tukšā dūšā, ne, ja? Kā es teicu, tad, kad ir paaugstināts holesterīna līmenis, mēs C vitamīnu kopā ar glikānu, mēs viņu varam kopā apvienot un palīdzēt normalizēt, ja? Sevišķi pie augstiem holesterīniem, ja? Un glikānu ir jādzer pie tajā laikā, kad mums ir aknu darbība pirmām kārtām un tīvo zarnu darbība. Ja? Tad tiem, kam ir žultis biezas, tiem, kam ir žultsakmeņi, tiem, kam ir saistībā ar žulti, mēs dzeram tad, kad ir žults pūslis. Jā, tā ir nakts. Ja? Jā. Jāceļās augšā un jādzer un jāsabalansē, un no rīta būs viss kārtībā. Tas ir 1 sekundi. Jā, tas ir grūti, jo mēs tad it kā guļam. Jā? Drusku pār mūsu sistēmu, kāpēc es viņu atkal ieliku, lai jums ir atkal mūsu laiki, un lai mēs atceramies, kā mūsu sistēmas atkal mums strādā. Tā kā mēs runājam par tagad mums ir pavasars, jā, tā mums ir
aknu darbība un žultspūslis, kā jau teicu, tāpēc arī šie te produkti mēs runājam, jo šis te laiks būs līdz jūnija vidum, līdz jūnija vidum, un tad sāksies mums vasaras laiks, un tad mums pāries, jo, ja mēs aknus nesakārtosim, neattīrīsim, neaizsargāsim, tāpat arī žultspūsli mums atbild mums dod spēku tievajai zarnai un sirdī, Un, lai viņai būtu spēks vasarā, jo tie būs pamata orgānu sistēmas, kas mums vasarā ir vajadzīgs aizsargāt un sakārtot, tātad, ja mēs šobrīd ar aknām nestrādāsim, neuzlabosim, nedosim viņiem spēku, nedosim, mums viņa ir jāpabaro, mums viņa ir jātīra, tāpat arī žultspūslis, Tās ir abas divas sistēmas, kuras šobrīd ļoti, ļoti jāuztur. Žultspūslim un aknai mūsu organismam, kāpēc ir jānēsā īstenībā vairāk zaļa un balta krāsa. Tās mums ar krāsām mēs kādreiz man ir arī materiāli, kur mēs varam par krāsām parunāt, kā mūsu krāsas ietekmē un ko mums dara, bet šobrīd ir vairāk ir jānēsā ar zaļu, kaut vai kaut kādu lakatiņu vai kaut ko, lai mums būtu katru dienu klāt un baltā krāsa. Tā mums ir atpakaļ no nierītēm, baltā krāsa mums ir pamatā ziemā, bet blakus mums ir jābūt, lai mums būtu spēks, lai mums būtu šī te baltā enerģija, Un mums tagad ir saglābt, mūs uzturēt, tagad vajag pavasarī tieši par imunitāti un arī pie tīviešanas sistēmas. Tagad mēs varam ātrāk, labāk to visu sakārtot, jo tagad gan attīrās organisms, jo aknas un žultspūsles attīrīšanas orgāni, kuri arī mums dod ātrāk organismā enerģiju un palīdz mums sakārtot gan taukslāņus, gan mūsu sistēmas, gan mūsu imunitāti pacelt augšā ātrākā veidā. Bet pamata laiki mums ir tomēr, kā atceramies, mums ir jābūt 3 ēdienu reizēm noteikti, un kuri laiki, to jau mēs zinām, un mēs esam runājuši. Mūsu aknas mums atbild un dod enerģiju arī uz vēlo vasaru, tātad uz kuņģu un liesu dodās enerģija. Kā redzat, iekšā arī šajā aplītī ir bultiņas, ar ko mēs visi ir viens ar otru saistīti. Ja vienā vietā būs pa maz, otrā vietā mums nepietiks spēka, lai mēs sabalansētu un lai mūsu organisms, lai mūsu sistēmas visas strādātu. Tātad, ja aknām nav spēku vai aptaukojusies, pieņemsim, vai kāda aknu problēma, vai tāpat arī žultspūslu problēma, mums mazāk uzsūksies, mazāk strādās, mazāk būs spēka kuņģim un liesai. Tātad tā ir arī tā, ar ko ir saistīts šobrīd šīs te mūsu sistēmas. Tiem cilvēkiem, kuriem ir šīs te sistēmas no dzimšanas, viņas ir pašas par sevi enerģētiski mazas, ar tām it sevišķi ir jāglāb, un ir jāuztur veselībā un tonusā, jo šīs sistēmas pašas par sevi viņas ir vājas. Tātad tam ir vajadzīga noteikta stiprāka doma par to, kā viņu uzturēt. Tātad mēs šobrīd uzturam aknas, žultspūsli, par to mēs visu laiku šo runājam, lai arī šī te tīvēšanas sistēma arī caur šo te sistēmu iet, un līdz ar to, lai mums būtu zarnu sakārtotība, tā tad ir jāuztur šīs te sistēmas. Tālūk, to es gribēju pastāstīt, šito jūs visu pētīt un skatīt un domāt paši, iedomājieties, kā tas ir, kā nav. Nākošā reizītē es jums iedošu, jau zinu, meitenes, kuras ir dabūjušas un kuras jau mēs runājam par
par to, kā var uzzināt, kura sistēma jums ir vāja un kur jums sistēma nav vāja, un kur ir pārslodzē no dzimšanas. Tas ir Pitagora kvadrāts, ar ko numeroloģijā strādāju. Es arī ar to strādāju, un es to varu jums parādīt, lai jūs paši varat sev palīdzēt un redzēt, ar ko jums un kāpēc jums kaut kas notiek ne tā, kā vajag. Jo tādi mēs esam un katram ir savs. Ja, to es varu nākošā reizītē es jums varu iedot. Un tas īstenībā ļoti labi palīdz, lai var savu organismu saprast, kāpēc es te tāda esmu un kāpēc man kaut kas ne tā kā vajag. Bet var visu sakārtot. Ja? Labi, meitenes,